Amara, o Amara. Labvakar, televīzijas skatītāji! Labvakar, dzintara dziesmās! Jā, atkal ir sestdienas vakars, un mēs tiekamies muzikālā raidījumā. Kā jau allaži? Kā allaži klāt ir mājas, un mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā teātrī, kur tiksimies ar diviem ļoti galantiem, smaidošām, radošām personībām. Jā, tu tiešām maijs ir atkal tāds muzikāls mēnesis, un, stāst to, ja ir labs laiks maija sākumā, tad arī rudens būs labs, bet, par rudeni tieši tā, jo mums jau klātulī būs vasara, kad cilvēki varēs priecāties un dziedāt līdz maestro Raimonda Paula dziesmām. Ar Jāņa Petera dzeju. Šovakar raidījumā satikšanās dzīvē, dzejā un mūzikā. Viņš tā metās iekšā manā istabā. Kopsadarbība. Jo Jānis jau notis kā tāds nepazīst, un arī viņam to nevajag. Pazīst, es nelasu. Amigo dzintara dziesmas 2014 aprīļa uzvarētāji un jaunās maija aptaujas dziesmas. Mūsu šī vakara viesi vienmēr smaidīgie, radošie, galantie puiši Jānis Peters un maestro Raimonds Pauls. Satikšanās! Maestro Raimonds Pauls un dzejnieks Jānis Peters dziesmās ir satikušies visa mūža garumā. Sākot no Manai dzimtenei, ko dzied 1000 galvēns dziesmu svētku koris, līdz Mēmajai dziesmai, kas jau vairākās paaudzēs ir viena no latviešu iemīļotākajām dziesmām. Šogad Jāņa Petera jubilejas gadā abi grandi satiekas uz Nacionālā teātra skatuves. Savukārt jūnijā skatītājs priecēs koncertprogramma No Jāņiem līdz Pēteriem. Mums ir tas gods tikties ar maestro Raimondu Paulu un vēl kādu tiešām Latvijas dižgaru dzejnieku Jānu Peteru. Un satikšanās ir ne tikai mums šajā vakarā, bet kārtējā satikšanās jums ir jaunā skanīgā koncerta programmā, koncerta uzvedumā. Tā. Tā tas iznāca, kad cienījamais dzejnieks ir sasniedzis arī cienījam jau. Vecumu es neteikšu, bet kādu skaitos cienījam. Un mēs nolēmām, kad kopā ar teātri, ar aktieriem, izveidot programmu, izmantojot Jāņa dzeju. Kā jūs vispār esat satikušies dzīvē? Es dzīvoju tagadējā Mūku salas ielā, toreiz radiotehnikas ielā, vienā komunālā istabā. Un vienu rītu, man liekas, kā 9 bija jau vēl, tikai kad es parasti guļu. Viens zvana pie durvīm. Telefona man vispār nebija. Tāda arī tā parastā telefona. Mašīnā nebija. Nē, mašīnas man nebija. Un uz sliekšņa stāv ne vairāk, ne mazāk kā komponists Raimonds Pauls. Viņš bija jau ļoti slavens komponists, bet viņš vēl nebija tas, kas viņš ir tagad. Tas ļoti vienkārši bija. Latvija vienkārši tu bija. Bet, tagad man liekas, ka arī vienkārši. Ir jau sarežģīts, jā. Viņš tā metās iekšā manā istabā un uzreiz, tā sakot, vērsim pie ragiem, ja. Kā, viņš gribētu, lai es rakstu turpmāk ar viņu dziesmu vārdus. Es biju ļoti pārsteigts, biju spārnots, apsolīju. Raimonds Pauls vēl teica, aiziedams, man vajag, lai zāles ir pilnas. Un tad jau mēs uzrakstījām 2 pirmās dziesmas vienlaikus. Šīs dziesmas tika rakstītas 2-3 dienās, bet tā apmēram ar vienu roku, viena ar otru. Kuras tās dziesmas? Tā ir Zilā, kuru pirmoreiz mūžā uz skatuves kāpdams uz dziesmu. Tā bija arī Viktors Lapčēnoks. Tā kā ceļš, tā kā sapnis, tā kā apvinis pēc lietus, mana tumši silā dziesma dziedamā. Tā kā zila, mēta silā, tā kā rauza maldros plīvo, un kā migla egļu gatavē dziedamā. Tā lūkšana, mana tumši silā
sagadījās, ka Oļģerts Kruders uzņēma filmu Klaus Mārtiņa tēls, kurā galvenajā lomā bija Elza Radziņa, mūsu karaliene. Un es uzrakstīju Ances romanci, kuru gan iedziedāja Margarita Vilcona. Punkts manam stāstam. Tagad jāuzklausa maestro versija, kā bija. Jo maestro aizskatā teica, ka Jānis Peters no mūzikas neko pirms tam īsti nesaprata. Es negribētu teikt, varbūt tieši, ka nesapratu, bet mums jau bija diezgan interesanta tā sadarbība, jo Jānis jau nots kā tāds nepazīst, un arī viņam to nevajag. Pazīst, es nelasu. Tāpēc mūsu tā sadarbība bieži vien bija tā, ka viņš arī palīdzēja man kļūt dzejniekam. Dabīgi mans pants nekad neviens nepublicēs. Es uzskatu, ja viņas arī publicēs, tad man ir tūlīt jāatstāj šī zeme. Jo tā, kāda es viņas rakstīju, to laikam pat es nezinu, kas tos vispār varētu pieņemt. Nē, bet tās bija tik dot tā sauktā ritmiskā, sauc par rību, ja? Rību, tad pants, lai pēc zilbēm tā veidojās. Kā jūs atlasījāt šo jubilejas koncertu? Vai izējot arī no dzējas, ja tiek lasīt dzēja, dot ir iespēja aktieriem, arī man liekas, ka tā ir ļoti laba tāda koncerta forma, arī tas ir aktieru darbs, lasīt dzēju. Bet gudras saknes atkal jaunus asnus dos, un ziedu zvaigznēs bites salidos. Bet viena bite ziedputekšņos līpot uz spārnu galiem nesīs mīlestību. Toreiz man bija iznākusi grāmata Dzirnakmenis, tāda maza plāna grāmatiņa, kura guva stipri liela atsaucību. Bet Jāni, tu labi atceries, ka tajā laikā bija ļoti daudz tā sauktie muzikāli literārie vakari, ja? Jā. Kad blakus tev, teiksim, bija tādas figūras, kā Imants Ziedons, vai dieviņi, lai tiktu uz viņu tiem vakariem, kas bija pārpildīti, un tur arī atskanēja muzika un tik lasīt viņu dzēju. Dzēja bija zenītā, un mūs aicināja, mūs sauca, mums nogura rokas pie Raņa pieminekļa, sēžot pakājē un parakstot 150 autogrāfus. Mīļie skatītāji, mēs varētu tagad paskatīties mazu fragmentu, mazu dziesmu no šī koncerta uzveduma Satikšanās. No sapņa uz sapni tu man parādījies. No sapņa uz sapni tu man parādījies. Lablies, ai kā nu tu mīlies. Kā stīga, kā trīsa un kā melodija. Ola mara, ola mara, ola mara. Ola mara, ola mara, ola mara. Baigi skaismas, baigi streči, līgās dienas, kad tevi tulkus, tevi un mani, tulkus un aizskars, un sapni būs puķis mūžs. Uz nakti, tu mani zvani. Tu zvani pret mani, tu mani skani. Lūkšu uz mirkli, tu man es tev lūkšu. No mirkļa uz mūžu, jā, es tev es lūkšu. Ola mara, ola mara, ola mara. Ola mara, ola mara, ola mara. Baigi skaismas, baigi streči, līgās dienas, kad tevi tulkus, tevi un mani, tulkus un aizskars, un sapņiem būs puķis mūžs. Ola mara, ola mara, ola mara. Ja mums
bija diezgan interesanta lieta ar šito dziesmiņu. Ja? Viņa savā laikā diezgan daudz tika tur dziedāt, bet viņi tika dziedāt kā tāds, ko mēs saucam uz skatuves, kā tāds kases gabals, kurā tiek iesaistīta publika to tradicionāli, ja? Aiziet. Un mēs to pamēģinājām šeit ar aktieriem un nācam pie slēdziena, ka darīsim kaut ko pavisam citu. Mēģināsim viņu nodziedāt piano. Bez tādām publikas iesaistīšana. Ja, un iznāca, manuprāt, pilnīgi pavisam cits. Jo tur ir viegli ieiet, tad ir standarti. Tā kā lienbirstos, kur jūs plaukstiņas. To mēs esam dzirdējuši koncertos. Ja. Te uzreiz pagriezt viņu pavisam tādā grūti izturēt. Nē, jāvaldās, lai neiet uz kaut kādu tādu forte dziedāšanu vai spēlišanu. Raidījuma turpinājumā iespēja izvērsties. Man nāk aktieri klāt un tad ir šausmas, ko es tur esat saspēlēt. Satikšanās un aktieri. Tas ir tā kā reāli fiziski sajust dievu pieskārienu. Un es raustāts, es tā palūru atpakaļ, Peters ir uzkāpis man uz šlepas. Jā, šis vakars, mīļie skatītāji, mums ir īpašs vakars. Mēs tiekamies ar maistro Raimondu Paulu un dzejnieku Jānu Peteru un runājam par viņu sadarbību un arī par viņu, protams, kopējo koncertu uzvedumu. Satikšanās Nacionālajā teātrī. Un tādēļ arī mēs esam uzdevuši pāris jautājumus arī jūsu kolēģiem un šī uzveduma aktieriem. Jā, aktieriem, kā viņi ir satikušies un kāda viņiem ir šī satikšanās ar Jānu Peteru un maistro Raimondu Paulu. Satikšanās jau vienmēr ir ārkārtīgi fantastiski. Un es vienreiz to esmu teicis, bet es domāju, ka to var atkārtot un atkārtot, ka man liekas, ar tādiem dižgariem esot kopā blakus, ja, tad tas ir man ir tāda asociatīva sajūta, ka tas ir tā kā sajust, reāli fiziski sajust dievu pieskārienu. Tāda man ir sajūta par viņiem abiem diviem. Ar Peteru viņš mūs tā pārsteidz ar to, ka viņš ik pa brīdim pasaka, ka oriģinālā viņa dzejos ir tāds un tāds un tāds. Jā, bieži vien ir tā, ka melodija tomēr skrien vairāk par priekšu un liekas vairāk pazīstama un ir skaidrs, kas ir melodijas autors, bet nevienmēr ir skaidrs, kas ir vārda autors. Un man liekas, ka tā ir tāda tiešām atkal vērtīga satikšanās koncertos skatītājiem, ieraugot tiešām, kuras dziesmas vārda autors ir tieši Peterkungs. Man tās atmiņas ir drusku senākas. Un es atceros tos laikus, kad parādījās katra jaunā skaņu plate Raimonda Paula. Ja? Visiem jau nebija, visi jau nedabūja. Tad, kad kāds dabūja, tad radi sanāca kopā un klausījās, uzlika to plati, viņi griezās un klausījās par Jāni Peteru. Man ir viena komiska atmiņa. Tas bija 18. novembris pēc neatkarības atjaunošanas. Un mūsu teātrī bija pirmais svētku koncerts. Un man bija uzšūta gara balta kleita ar tādu šlepi. Un tas scenārijs bija tāds, ka Jānis Reins uzgāja uz skatuves, kaut ko norunā un aicina mani. Ja? Man tagad tādā baltajā kleitā jāiet ārā, pie viņa jāsāk runāt. Un tagad es eju, un es 2 soļus paspēru, saprotu, ka publika jau man redz, un es tālāk netieku. Un es raustos, es jūtu, es netikšu. Es domāju, tā kleita ir uzķērusies uz kaut kādas naglas, es tā palūru atpakaļ. Nē, nav, un tad es saprotu. Peters ir uzkāpis man uz šlepas. Jā, kas attiecas uz šo koncertu, daudz kolēģi jau te runājuši, bet es vairāk gribētu izcelt to, ka šajā koncerta pirmā daļā, ka mums vairāk no skatuves skan ne tikai muzika, bet dzeja. Dzeja tieši kā dzeja runā, jo man liekas, ka Latvijā
kādu laiku nebija tā, ka cilvēki lasīja dzēju, ka cilvēki runāja dzēju. Ja? Un šī pirmā daļa ir beidzot tāda dziļa, ko muziķi sauc par piano daļu. Ja? Ka visa daļa ir bez lieliem liedzīniem, bet vairāk ieklausīšanās sevī, vairāk ieklausīšanās mūzikā. Un tur rodās kopā tā muzicēšana. Ja? Citādu tev manos pelnos klāt, tas nav intencija ierēģi. Redz to es pilcēji. Jāsaka, ka tā ir liela laime un gods, laikam atrasties, ja tā drīkst teikt, kaut uz īstu brīdi pa vidu šiem diviem dižgariem. Viens brīnišķīgs teksts, kurš izskanēja, ja es nemaldos, pirmizrādē, šī koncerta pirmizrādē, aizvērās priekškars un Raimonds Pauls teica, es tas svīst, viņš tik klanās. Pēter kungs, jūs esat pats noskatījies no malas šo koncertu uzvedumu satikšanās, jo pirmizrāde jau ir notikusi. Jā, protams. Jūsu rezumē, jo meistars pirmā daļā pats ir pie flīģeļa skatuves, varbūt arī maistro redzējis ir otro daļu. Maistro jau redzēja, jā, otro tikai, jā. Pirmo es nevaru nekādīgi. Ar lielu prieku spēlēju, tāpēc, ka es varu pirmo daļu izvērsties tā, kā es to jūtu, jo pavadīt dabīgi. Es katru koncertu spēlēju pilnīgi savādāk, un bieži vien nezinu, ko es tur iepriekšējais darīšu un tā tālāk. Tad man nāk aktieri klāt, un tad ir šausmas, ko es tur esmu saspēlējis. Bet tā ir fantastiska lieta, ka tu vari tā sauktā brīvā improvizācija, arī pavadot dziesmu. Es rakstīju arī ar daudziem citiem komponistiem, ar vairākiem, bet 3/4 ar Raimondu Paulu. Es viņam netiku līdzi, atklāt sakot. Raimonds Pauls vienmēr skrēja pa priekšu, un viņam bija gatava melodija, un es tūļājos, jo es esmu lēnāks. Raimonds Pauls nospēlēja man melodiju, tā kā es saprotu, par ko tas ir, bet es arī paprasu vienmēr, par ko tas ir. Raimonds saka, kā? Par mīlestību. Un tad es noklausos šo melodiju, un Raimonds uzraksta man to, par ko jau viņš stāstīja, par saucamo rību. Manas atskaņas labāk necitē. Jā, necitēšu. Nonāksim ļoti sarežģītā situācijā. Var parādīt. Bet vienreiz bija absolūts katastrofa. Un man šķiet, ka tā bija par pēdējo lapu. Izbrāķēja kaut ko vai ne? Es jums stāstīšu. Viņš man nospēlēja par pēdējo lapu, tad eju mājās un rakstu šausmīgi nopietni. Raimonds noliek uz klavierēm šos te manas vārdus un sāk smieties. Nē, vecīt, par to gan te nav tik nopietni. Es biju kaut ko cēlu. Otrā daļa ir ar čigānu motīviem. Es Jānim lūdzu arī uzrakstīt, kas palika diezgan populāra Noras izpildījumā, šie 3 čigāni. Moti dāvā man lakat sarkan, ja mana balss un precē mani čigāns. Tie Jāņa vārdi, lai gan meldiņi ir patapināti no čigānu
folkloras. Jā, bet kāpēc ir jums vispār šī čigāna tēma un čigāna šis dziesmas, šis cikls, kāpēc nekādas citas tautības? Gruzīgi, piemēram. Nē, es domāju, ka Jānis jau tuvāk varbūt var, pēc tam tā ir mūsu tautas sastāvdaļa. Ja būtu gruzīni, jūs prasītu, kāpēc gruzīgi? Bez gruzīgi, Čigāni ir čigāni. Temperamentīgi. Latvija nemaz bez čigāniem nevar būt. Lakatumā, Davandrā, Lakatumā, sarkanu, Davašu tev savu dziesmu, ko atceros. Klausies, kā dzied čigāni, saules rietā sarkanā, dzied par savu brīvu vēju un par savu kumeli. Klausies, kā dzied čigāni, saules rietā sarkanā, dzied par savu naktes sauli, mēnestiņu čigāni. Dava draugu mēnesim man, dava draugs mēnesim man, sargālo. Davašu tev savu dziesmu, ko atceros. Klausies, kā dzied čigāni, saules rietā sarkanā, dzied par savu brīvu vēju un par savu kumeli. Klausies, kā dzied čigāni, saules rietā sarkanā, dzied par savu naktes sauli, mēnestiņu čigāni. Kur jums pašiem ir šķiet tā veiksmīgākā dziesma? Man jāatbild diezgan tā standarta atbilde. Visvairāk mani aizkustinājusi ir manai dzimtenei. Nevēlt Latvijas Rādio 2 klausītāji arī pavisam nesen, pirms kādu mēnešu, balsojot par dziesmām ar Jāņa Petera dzeju, bija 50 dziesmu saraksts, ierindoja dziesmu manai dzimtenei Trīnēkā. Tur bija vēl mēmā dziesma, bija pirmo vietu ieguva, manai dzimtenei. Pirmā bija mēmā, jā, arī interesanti neparedzēt. Sanāciet sadziedēt trešā vieta, bet tās ir tās, laikam, tautai vistuvākās. Šajā vakarā interesantas sarunas, un, protams, mēs arī klausāmies dziesmas no koncerta uzveduma Satikšanās. Slavs vienās madonēs, lūpas tev un laiks vils, tas tos tikai momīs rūks, rudenī mums nepievils, vidu pašai dzīvībai, kas ir Dieva planētums, ļauj tevi noskūstīt, un kas ir visi tas lūks, ļauj tevi noskūstīt, un kur atkal sojas sirds, vidus kāds īsliņā, tava bezdelīte ir.
pašai dzīvībai, tas ir Dieva orākuls, ļauj man tevi nosklausīt, tur būs jau visi, kas būs, ļauj man tevi nosklausīt, tur, kur atbalsojas sirds, jūs ir acīs liņām, tava veselīte ir. Koncertu uzvedums satikšanās joprojām šeit Rīgā, Nacionālajā teātrī. Un kā jau parasti sestdienas vakarā vien mēs mūsu viesiem dāvinām. Dāvanas. Vai ne? Un arī šajā reizē mūsu raidījuma lieldraugs, mobilo sakaru operators Amigo, ir sarūpējuši jums, abiem kungiem, brīnišķīgas dāvanas. Parasti mēs mūziķiem dāvinām instrumentus. Nu, šajā gadījumā jums jau ir tik daudz kopīgu darbu sarakstīt un noteikti vēl taps. Viņš jau ir noregulēts uz Zintaru dziesmu viļņām, tur skanīgākā mūzika. Jāņa Petera dzeju un Raimonda Paula melodijas. Tikai tā tagad skan. Jā, tikai vienīgi. Labs aparāts. Labs aparāts. Ļoti. Spīdrols jaunais variants. Paldies. Aparāts kādreiz ir vairāk nekā instruments, jo te nav daudz jāstrādā. Te tikai vaci jāies. Jānospies kodziņu un miers. Skaists. Paldies. Dāvanam. Vēlreiz sakām, bet tiešām lielu paldies. Mums Mums bija paldies. liels gods atkal tikties ar jums. Novēlam veselību. Paldies jums. Humoru izjūt jums abiem ir. Labi. Un kāda tas ir ļoti labi. Veselību, daudz jaunu skaņu darbu. Veselību, lai vēl joprojām viņš raksta. Gar tīrību, dzīvot prieku un vēlmi kaut ko darīt. Saprast un sajust, ka viņi īpaši, viņi, protams, ir ļoti tautas mīlēti. Tas, ko viņi dara, tas ir ārkārtīgi vajadzīgi. Tad es domāju, ka viņi atkal redz to, ka dzēja, ka cilvēki atkal klausās dzēju un dziesmās, un ka, teiksim, vārds sentiments vairs nav lamu vārds, bet tas atkal nāk modē. Lai pats labākais vēl nav uzrakstīts. Gribas, lai viņi arī dabūtu to atdevi par to, ko viņi dara, lai viņi būtu piepildīti. Es gribētu novēlēt, lai viņš sadzird to balsi, kas nāk no augšas, lai viņš to sadzird, uzraksta, lai viņš uzraksta to, ko viņš nedrīkst neuzrakstīt. Mīlestība. Es domāju, ka svarīgākais ir mīlestība. Kaut ko uzrakstīt, tik ģeniāli. Es viņiem to novēlu. Paldies. Un lai skaista vasara. Ja jums būs raidījums kaut kas par vienu šomas, es noteikti nākšu. Jo es daudz ko varu par jums pastāstīt. Raidījuma turpinājumā Amigo dzintara dziesmas 2014 maija aptauja. Ja tavās klusās zīlēs, beidz zemes skumjās dzīs, es tavs dieciņš. Es tava podziņa. Latvijas Rādio 2 19. Tas ir mūsu radio, tas ir, ko mēs klausāmies. Kas nenovīs. Raidījumu varētu noslēgt ar šādām rindām no dziesmas. Es esmu paņemts par dziesmu Man jāpaliek. Sadedziniet reiz mani un dziesmā izkaisiet. Tie bija tik trapīgi Jāņa Petera vārdi, un paldies, mīļie skatītāji, ka bijāt arī šajā vakarā kopā ar mums, un kā jau katru sestdienu LNT kanālā. Un noteikti atcerieties, mīļie skatītāji, ka jau pēc nedēļas, 11. maijs, tā ir mātes diena, un mēs, raidījums Dzintara dziesmas, arī mūsu raidījuma lieldraugs Amigo, kā arī kanāls LNT, sveic visas māmiņas un aicina ikvienam atcerēties apsveikt savu māmiņu, jo gal galā viņa mums ir tikai viena. Vienīgā un īpašā un viss mīļākā. Arī mēs raidījuma Dzintara dziesmas esam sagatavojuši jums pārsteigumu. Tā kā noteikti nākošajā sestdienā ieslēdzot kanālu LNT un kopā svinēsim dienu pirms māmiņu dienas. Jā, bet noslēdzot šo raidījumu, ielūkosimies, kā Latvijas Rādio 2 atzīmēja savu 19. dzimšanas dienu. Jā. No visas sirds es vēlos dāvāt tev pēti laimēs un cienus, kas nenovīs un vasaras saulītā.
Latviešu mūzikas patronam Latvijas Radio 2 ir tā unikālā izdevība dzimšanas dienā iepriecināt citus. Šoreiz visus Latvijas Radio 2 klausītājus iepriecinājām ar Normunda Zuša un Rēzeknes Zaļā kora koncertu. Arī paši mūziķi atzīst, ka tas ir latviskākais radio. Lai daudz baltu dieniņu laimiņa dot, visu pārējo noteikti Latvijas Radio 2 pati spēj sevi iemantot. Tas ir mūsu radio, tas ir, ko mēs klausāmies, ko klausās cilvēki, un tas ir latviskākais radio pasaulē. Un arī pašiem radio šefiem ir pamatota iespēja svētku brīdī sevi uzslavēt. Jā, tas, man liekas, tās īsta latvisks spēks iekšā, tāds nepakļāvīgi izdzīvojošs sevi attīstoši. Man te daudz ko piebilst nav kā priekšnieks. Saka tā priekšniekam taisnība, paši saprotat, es taču nevaru iebilst. Savukārt Latvijas Radio 2 ir brīnišķīgs, labi, es nebaidos no šī vārda fenomens. Mēs esam tāds tā kā atskaites punkts, pie kura var vienmēr atgriezties tad, kad ir vajadzīgs tas, kas ir rakstīts mūsu devīzē, dziesmas dzimtajā valodā. Lai klusā dziesmas skan, kā tālā bērnībā, lai sapņi piepildās, kā pasakā, lai spārni augšu ceļ, lai sirdīs labu vēl, lai visiem prieku dāvāt mums nav žēl. Mirklī apstājās, vējā ieklausījās, pasaulē caur smaidu lūkojās.